Labdien visiem klātesošajiem. Mani sauc Uldis Vesers. Kā jau jūs tikko teicu, esmu Eirokolon Latvijas valsts priekšsēdētājs. Šis video, kas bija pastāstīt uz kaut to realitāti, kāda pašlaik Latvijā ir ar zarnu vēzi. Zarnu vēža slimnieki paliek arvien jaunāki, nepieciešami ir ārstēšana, kas ir ļoti dārga. Un par ko mēs runāsim arī tālāk, skrīninga problēmas Latvijā ir ļoti lielas. Kaut arī valsts apmaksā šo skrīningu, rezultāti ir ļoti zemi. Eirokolon, šī lielā Eiropas organizācija, ir dibināta 2005. gadā. Ir lielākā no zarnu vēža pacientu organizācijām. Ir tāda savu veidu kā jumta atbalsta organizācija pārējām organizācijām, kas darbojas ar šī vārda. Organizācijas mērķis, kā jau teicu, tātad apvienot šīs organizācijas, kas rūpējas par pacientiem, kopā aprūpas sistēmas speciālistiem, onkologiem, valsts institūcijām, arī ar mēdījiem un arī visu sabiedrību kopumā. Pašlaik organizācija ir pārstāvēta 21. Eiropas valstī un kopš pagājušā gada arī Latvijā. Tātad Eirokolon Latvija ir izveidota pagājušā gada otrā pusē. Praktiski iniciatīva organizācijas dibināšana nāca no Eiropas Savienības, no lielās Eirokolon organizācijas, no pacientiem, no ārstiem, kuri saprata šo draudīgo situāciju valstī un aicināja rīkoties. Pagājušā gada nogalē un šā gada sākumā tika prezentēts Eiropā kolorektālā vēža veselības pārvaldes barometrs. Viņš ir jums visiem arī izdalīts. Šajā barometrā tātad parādīts, cik saslimst Eiropā, 450,000 jaunu saslimšanas gadījumu katru gadu. Latvijā 2020. gadā, kā Juris minēja, zarnu vēzis ir apsteidzis grūšu vēzi. 1258 jauni gadījumi un, diemžēl, 745 pacienti ir miruši. Tā kā vairāk nekā puse katru gadu mirst no zarnu vēža. Zarnu vēža saslimšana īstenībā ļoti strauji pieaug. Šī saslimšana pieaug arī visā Eiropā, ja, un tā ir vispār kopējās problēmas, gan ģenētikas, gan citu apstākļu dēļ. Un šobrīd Latvijā ir 5000 zarnu vēža pacientu, nu, un katru gadu, kā jau es teicu, viņu skaits pieaug. Neveselīgs dzīvesveids, pati galvenā problēma ir slimības novērota diagnosticēšana, arī ārstēšanas problēmas, dēļ nepietiekama finansējuma, varbūt nepareizi izvēlēta stratēģija valstī. Tas viss rada šīs problēmas. Tātad zarnu vēzis ļoti strauji pašlaik izplatās. Ne tikai Latvijā, kur viņš ir pirmajā vietā, praktiski arī visā Eiropā tas palēnām notiek. Un, ja mēs nesāksim rīkoties tagad, nu, tieši tad, kad šī epidēmija, ja tā var teikt, ir sākusies, nu, šī mirstības procents no vēža var pieaugt ļoti strauji. Tāpēc mēs rīkojam šo konferenci, lai labotu šo situāciju. Šīs Baltijas valstu konferences mērķis ir tātad
aktualizē šo zarnu vēža problēmu, visas šīs blakus problēmas, kas ir apkārt pastāv. Aktualizēt saslimšanas gadījumu, tātad uzskaitu, pacientu tiesības. Mēs vēlamies arī vērst uzmanību, ka pacientu šī sociālā atbalsta sistēma ir nepietiekama. Kādos virsienos darboties? Tātad mēs piedāvājam, skatoties visas Eiropas kontekstā, rīkoties sadarbībā ar visām Eiropas institūcijām, aicinām valdību pieņemt stingrus lēmumus, kas ir balstīti uz vēža pacienta, gan zarnu vēža, gan citu vēžu, tieši pacientu interesē, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, attiecīgi arī ārstēšanu. Aicinām novērst šīs atšķirības starp citām attīstītajām Eiropas valstīm, Lietuvu un Igauniju, kas īstenībā neskaitās mūsu skatījumā attīstītā Eiropa, bet kurā tieši šī zarnu vēža pacientu aprūpe, ārstēšana ir daudz augstākā līmenī. Un aicinām arī valsts organizācijas, arī ar mēdīju palīdzību, tātad uzlabot šīs profilakses efektivitātes pasākumus, lai uzlabotu skrīninga procentu. Jo skrīninga procents Latvijā ir ārkārtīgi zems, neskatoties, ka valsts viņu apmaksā, rīko akcijas, līmenis ir ļoti zems. Tātad šodien mūsu konferencē īpaši viesi, tātad no mūsu Eiropa Kolon organizācijas ir ieradusies Zorana Maraviča. Viņi ir centrālās un austrumu Eiropas pacientu atbalsta grupas vadītāji. Lietuvu pārstāv Juventa Sartavičiene un arī Edīte Baltuškevičiene. Es atvainojos, ja es nepareizi runāšu vārdus no tā. No Igaunijas ir dr. Stīts Surējans un arī, saprot, arī viņam kolēģi. No Latvijas ir Liena Cipulē, parlamentārā sekretāra, un dr. Sikne Plāte no onkoloģijas centra, arī austrumsmedicīnas pārstāvja. Mēs esam veikuši paši savu Eiropa Kolon Latviju tādu analīzi par situāciju Latvijā attiecībā uz zarnu vēžu, visām problēmām, un tad šis ir neliels priekš. Pagājušā gadā, tātad, kā jau es teicu, nāca iniciatīva no Eiropas organizācijas Eiropa Kolon vadītājas Jolas Gotas Būtes. Viņas vizīte pagājušā gada martā bija signāls grūdienis mūsu organizācijas dibināšanai. Organizāciju mēs dibinājām augusta mēnesī, un pagaidām mēs esam maza organizācija, biedru skaits nav liels, bet tomēr ir jāsaprot, ka zarnu vēža pacienti ir ārkārtīgi tādi cilvēki, kas nevēlas nākt sabiedrībā. Kā jūs redzējāt video par sievieti, viņa tomēr nevēlas rādīt savu seju, savu to vārdu darīt. Nenosodiet mūs par to, ka šis biedru skaits ir tik maz. Mēs tomēr pārstāvam visu zarnu vēža pacientu intereses Latvijā. Tātad šīs galvenās problēmas, dēļ kā vispār ir mūsu darbība. Tātad turpina pieaugt slimo saslimušo skaits, attiecīgi arī mirušo skaits pieaug. Zarnu vēzis no visiem vēžiem laikam ir tāds lielākais tabu, par kuru sabiedrība nerunā. Esmu vienmēr teicis, ka es abrīnoju sievietes, droši nenāk ar
vēzi, arī dzemdas kakla vēzi, ja, kurus uzskata, kas ir, par to ir jārunā, sabiedrība jāinformē, uz rīko skrējienus un akcijas, bet zarnu vēža slimnieki tā kā lai nenāk gaismā un nerunā. Sabiedrības informētība par zarnu vēzi īstenībā ir ārkārtīgi zema. Jāsaka, ir pat cilvēki, kuriem ģimenē ir šī problēma, par viņu īsti daudz neko nezina. Ja, un tāpēc ir jāpalielina šī informētība. Praktiski galvenā problēma ir tāda, ka statistika tiek veikta par zarnu vēzi, protams, un statistikā zināms nemelo. Pieaug šo visu zarnu vēžu pacientu skaits, diemžēl pieaug, man liekas, tieši vairāk otrās, trešās stadijas, ja, kas tomēr trešā stadijā skaitā diezgan smagi. Kas ir viena no galvenajām problēmām? Latvijā tiek izmantoti ļoti veci ķīmijas terapijas medikamenti. Preparāts 5-QLV, es precīzi nezinu, kā viņam tur ir ķīmiskais nosaukums, ir pēckara gados izgudrots medikaments, un nekur Eiropā viņu neizmanto, tikai Latvijā. Tas ir ļoti novecojis, un viņš ir no tiem ķīmijas terapijas veidiem, kas nogalina ne tikai vēža sunas, bet arī visu pārējais. Un atšķirībā no citām Eiropas Savienības valstīm, Latvija tiešām ir viena no pēdējām, kurā netiek izmantot mūsdienīgie bioloģiskie ķīmijterapijas līdzekļi medikamenti, kas tātad ir iedarbojas tieši uz vēža šūnām, tikai iznīcinot viņas. Un Latvijā viņi tātad nav iekļaut kompensējumu medikamentu sarakstā. Tas arī, kā mēs redzam, cilvēkiem rada ļoti liels izdevums, un visiem šādas summas ir iespējams apmaksāt. Skrīningu Latvijā izmanto vidēji ap 7 līdz 8% mērķa auditorijas, ja tam atcerēsimies, ka šī mērķa auditorija ir virs 50 gadiem. Kaut gan zarnu vēzis apdraud arī daudz jaunākus cilvēkus. Un neskatoties uz valsts rīkotām akcijām, šie 7% īpaši nemainās. Un veidojās atburtais loks. Tātad tiek novērota atklāta šīs vēža stadija. Tāpēc no šī zemā skrīninga rādītāja pacientu skaits pieaug, ierobežotām ārstniecības iespējām, arī attiecīgi mirstība, un viss šis loks ir tāds, ka aug nav šī problēma. Un, kā jau teicu par statistiku, katru gadu zarnu vēža pacientu skaits pieaug īstenībā diezgan strauji, un mirstību, kā redzams, ir ap 60%, ja, kur Eiropā ir šis rādītājs daudz zemāks. Skrīningu izmanto tātad 7 līdz 8%, un, ja nemaldos, tad pagājušā gadā, kad tika sākta valsts apmaksāta reklāmas kampaņa pārbaudiet savu veselību, skrīninga procents īstenībā kritās. Paradoksāli. Pats zarnuvēža skrīnings Latvijā tika ieviests 2009. gadā. Un īstenībā viņš praktiski uzreiz arī bija šie ap 7%. Un man ir grūti spriest, bet es pieļauju, ka tie cilvēki, kas tāpatās ietu vai valsts apmaksā vai neapmaksā šo skrīningu veids. Un mēs uzskatām, ka lielākā problēma ir tāda, kā mēs zinām, citu sieviešu krūts vēžiem un dzemdas kakla vēžiem, sievietes saņem individuāls uzaicinājums. Zarnu vēža gadījumā nav skrīningam nekāda personīga uzaicinājuma pacientam,
viss balstās uz tādu brīvprātības principu, uz pieņēmumu, ka pacients pats ir informēts, un attiecīgi, iespējams tieši dēļ tā, viņi neiet veikt šo skrīningu. Mums ir tomēr diezgan lielas pretenzijas pret ģimenes ārstiem, kuri ir daudz, kas ļoti labi paveic savu darbu, bet īstenībā tieši ģimenes ārstiem būtu jābūt tiem, kas aicina veikt šo te skrīningu, un arī tie, kuriem pie mazākajām aizdomām par kaut kādām problēmām vajadzētu uzreiz aicināt pacientu veikt padziļinātas pārbaudes. Diemžēl ir gadījumi, kad tas tiek darīts ļoti novērot vai vispār netiek darīts. Un attiecīgi, ja analīžu rezultāti ir pozitīvi, tātad skrīningā tiek atklātas slēptās asinis šajā pārbaudē, tad ir nekavējoties jāsūta pacientu uz kolonoskopijas izmeklēšanu. Ļoti bieži ir tā, ka šīs slēptās asinis nenozīmē ļaunprātīgas saslimšanas, ir dažādi citādi iekaisumi un citas zarnu veselības problēmas, un īstenībā nav nekas tur tiesmīgs no tā, ja, bet vienkārši cilvēki bieži vien uzzina, ka ir šīs slēptās asinis un labāk neko nedara. Tātad mūsu ieteikums pārskatīt šo te esošo kārtību attiecībā uz skrīningu. Tomēr rast iespēju valstī izsūtīt personīgus uzaicinājumu vēstules, jo tas dod savu efektu, ir veikti pilotu projekti Latvijā, un procentu īstenībā var sasniegt 47% ar individuāliem uzaicinājumiem. Tas ir milzīgas starpības ar pašreizējiem 7–8. Kā arī aicinām ģimenes ārstus aktīvāk iesaistīties šajā visā problēmā, palīdzēt pacientiem ar ieteikumiem un tieši informēt par šo bīstamību, ja, jo daudz nenovērtē šīs zarnu veselības problēmas, liekas tur caurēja, vai tur neliela asiņošana, pāries būs labi. Diemžēl, bieži vien tas ir jau vēzis jau kaut kādā 1. un 2. stadijā. Un arī mēs pašlaik esam sākuši jau gatavojam materiālu, ko varētu iesniegt ģimenes ārstiem, lai viņi varētu informēt pacientus. Kas ir vēl problēma saistīta ar zarnu vēzi? Tātad pastāv daudzi mīti. Pirmkārt, ka zarnu vēzis ir vīriešu slimība. Tā nebūtu nav. Sievietes zarnu vēža pacienti 60% apmēram ir sievietes. Kaut arī palielinoties vīriešu dzīves ilgumam uz 2020. gadu, vīrieši panāks tomēr sievietes tā prognozē. Otrs mīts - zarnu vēzis ir vecu ļaužu slimība. Arī tas ir pilnīgi aplami. Latvijā tātad ir šis uzskats, ka paaugstināta riska grupa ir no 50 gadu vecuma. Īstenībā Eiropā jau pašlaik tiek dalīta grupa no 40 gadu vecuma, jo tā jau ir šī bīstamā robeža, kurā saslimt ar zarnu vēzi. Un kā redzam, arī daudzi jau 30 gadnieki, diemžēl, saslimst ar zarnu vēzi. Tātad vēl, ka zarnu vēzis ir reti sastopama parādība, īstenībā par vēžiem, laikam un vispār onkoloģiskajām slimībām, droši vien katram ģimenē, draugiem, starp paziņām ir pietiekami daudz šo gadījumu, lai saprast, ka gan zarnu vēzis, gan citi vēži, diemžēl, ārkārtīgi jau tieši sastopami. Un zemie skrīninga rādītāji, un šis straujies saslimšanas gadījumu skaita pieaugums arī ir matemātisks apliecinājums, ka šī problēma netiek pašlaik novērtēta gan no iedzīvotāju puses, gan no valsts puses, un šie te saslimšanas apjomi ir īstenībā tādi, ka tā jau ir kļūst par katastrofālu problēmu. Tātad mēs turpinām par mūsu ieteikumiem, tad mēs uzskatām, ka veselības ministrijai un arī attiecīgi Nacionālajiem veselības dienestam un citām iestādēm
ir jāpārvērtē un jāpārskata šī esošā stratēģija, ir jāizstrādā jauns rīcības plāns vecā vietā, jo acīm redzam, ka tomēr nestrādā šis plāns. Šis plāns iepriekšējais ir taisīts 2009. gadā, viņš ir sen zaudējis savu aktualitāti, jo balstīts bija uz veciem rezultātiem, tāpēc viņš ir tomēr jāpārskata. Mēs kā organizācija, protams, ka turpināsim sabiedrības informētību. Mēs esam gatavi piedalīties visās valsts organizētās akcijās, arī citu organizāciju akcijās. Un uzskatām, ka gan mums, gan arī tomēr valstī ir jāiestājas par savu iedzīvotāju interesē. Ir jāaizstāv viņu intereses, tomēr, ja tas prasa lielāks finanšu līdzekļus, tad varbūt tomēr ir nepieciešami šie lielākie finanšu līdzekļi. Tātad, ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies panākt iedzīvotāju informētību, tātad ierēģņus painformēt par dažādām ziņām, pacientus un pašu mēģi auditoriju arī informēt par notikumiem. Un veselības nozarē strādājošos arī, lai viņi zina, kādas problēmas pastāv šajā nozarē. Tātad finansējums ir nepietiekams, to jau mēs teicu. Latvijā labi medikamenti nav iekļauti kompensējumu medikamentu sarakstā. Kā bija sižetā redzams 2000 latu mēnesī, mūsdienās ļoti retais var to atļauties. Un Latvija Eiropas Savienības valstu vidū ir praktiski sliktākais piemērs attiecībā uz šiem medikamentu, bioloģisko medikamentu pieejamību. Galvenā problēma ir tāda, ka tieši metastātiskie vēži, kas ir visbīstamākie no visiem, viņiem tātad nav pieejama pacientiem Latvijā pietiekama ārstēšana. Eiropā šī ārstēšana ir par standartu pieņemta, bet Latvijā tātad ir par maksu tikai atsevišķiem cilvēkiem. Un, kā jau teicu, Lietuvā, Igaunijā jaunie medikamenti bioloģiskie tiek apmaksāti jau no 2006. un 2007. gada. Praktiski mūsu darbības vīzija, ko mēs cenšamies paveikt, ir tātad materiālu sabiedrības informētība, veidot materiālus, ko izvietot onkoloģijas centros un arī attiecīgi daudziem atbalsta grupām. Psiholoģiskais atbalsts pacientiem un, protams, pacientu tiesību aizstāvēšana jebkādos līmeņos un visaptveroša informācija sabiedrībai par zarnu Lai zarnu vēzi tātad ierobežot, ir nepieciešami kompleksu pasākumi. Galvenais ir tātad šīs skrīninga iespēja izmantošana, jo tikai diagnosticēšana agrīna var palīdzēt. Protams, jāuzlaboja terapija, jo kamēr šie skrīninga rezultāti ir zemi, tikmēr ir vēlas stadijas, kas prasa ļoti smagu ārstēšanu. Un, protams, jāizstrādā konkrēts rīcības plāns, kā rīkoties tādos lielākos termiņos, lai šo finansējumu, esošo finansējumu pareizāk sadalītu. Tālāk mēs plānojam veidot sadarbības grupas ar dažādām organizācijām, ar onkoloģijas speciālistiem, arī iesaistot valsts organizācijas, jo bez valsts mēs, diemžēl, maz ko varam paveikt. Un, protams, īstenot šo sabiedrības informēšanu, veidot dažādas izglītojošas aktivitātes, pasākumus un akcijas. Un pats svarīgākais, ka zarnu vēža slimniekiem Latvijā tomēr ir tādas pašas tiesības kā visā Eiropā, kur tomēr tiek šis valsts finansējums nodrošināts daudz lielākā apmērā. Tāpēc mēs aicinām tomēr valsti meklēt iespējas mums palīdzēt vairāk.
Paldies!